Mums ir reāli dzīves piemēri, nevis tie kaut kādi īpašie izskaistinātie. Un šoreiz piemēri būs Vineta un Vineta Zālīte, kura vēl ir pusceļā, ja, starp Lielbritāniju un Latviju. Tu esi kādreiz dzīvojis Ropažos, un tāpēc Ropažos tu varētu kaut ko sākt. Man ir 30 gadi ar Ropažiem. Labi, un tad 19 gadi bija tur, Lielbritānijā. Jā, Tikai Lielbritānijā? Tikai Lielbritānijā. Aha, labi, bet mums ir arī līdzīgi, bet jau ar gandrīz pavisam abām kājām no Vācijas atbraukusī Santa Ruģēna, un tu pat esi kļuvusi par ierēdni, kas tu laikam nebija Vācijā, jo tu nebija Vācijas pilsonis, ja? Var sakot, uzņēmēja darbības jautājumu koordinātoru, un tāpēc es gribu sākt, lai tu vari izstāstīt mazliet to procesu, jo mēs mazliet vēlāk šajā raidījumā parunāsim arī par valsts atbalstu, bet arī katrai vienai pašvaldībai. Pierīgā ir, un jūsu gadījumā, Ādažu novada gadījumā, jūs tāpat esat daudz lielu uzņēmumu, mājvieta, saldākā vieta, tādā ziņā, ka lielākais šokolādes apjoms valstī tiek ražots Ādažos, nu, ko vēl es varētu daudz ko labu par čipsiem saprotams, par aeronavigācijas un vispār lidaparātiem, un par ko tik vēl mēs nevarētu runāt Ādažos. Par gumijas izstrādājumiem, tepiķiem, klājumiem, sagumiem. Bet tie ir lielie darba devēji. Tie ir lielie darba devēji. Un tad, kad cilvēks, kurš varbūt arī jūt sevi kā ādažnieku, tāpēc automātiski uz Ādažiem viņš atgrieztos, viņš var saņemt arī pašvaldībā kādu īpašu labvēlību. Un tā nav tikai kafija pie mēra, cik forši, ka tu esi atpakaļ. Tā ir arī kaut kāda naudas summa sēklai? Nu, praktiski Ādažu novada pašvaldība mums pieļauj domu, ka arī vairākas Latvijas pašvaldības izstrādā šos atbalsta instrumentus, lai viņš nebūs īsti saistošs, kā jau Ropažu kolēģis minēja. Viņš varbūt nebūs tik ļoti saistošs lielajiem uzņēmumiem, kā tiešām mazajiem dāmām, kuras ir sēdējušas varbūt arī esot trimdā ar mazuļiem. O, tu pateici trimdā, cik interesanti. Tagad ir mēģinājums aiziet no šī vārda, jo tas ir kā negatīvs. Tu jūties pati, ja, ka tu biji trimdā. Labi, labi. Un atgriežās jau ar idejām, vai tā ir keramika, vai tā ir kaut kāda cita veida mairažošana. Bet viņām vajag, lai viņas tā kā arī tā pašvaldība atbalsta. Un Ādažu novadā ļoti spēcīgi ir darbojās Ādažu uzņēmēju biedrība. Bet tur ir vairāk tādi tie lielie spēcīgie magnāti. Protams. Un tad tas mans uzdevums ir arī tā kā parūpēties, apzināt arī sociālās uzņēmēju darbības darbiniekus, arī šīs te mazās mairažotājas vai kas. Un jā, Ādažu novadā ir jauno uzņēmēju atbalsta instruments, kā arī esam šajā projektā kopā ar Rīgas plānošanas reģionu ar remigrācijas atbalsta instrumentu. Ir kaut kāda, kā saka, proporcija, ka jaunais uzņēmējs, pieņemsim, viņš ir Valmieras universitāti tikko pabeidzis augstskolu, un viņš tagad brauks un Ādažos dzīvos ar savu ģimeni. Viņš jau tāds pats jaunais uzņēmējs tiek uztverts, kā ja viņš brauc no kurienes? No Malpensas, Jā, Itālijā. Mums tāds kritērijs nav, ka, teiksim, tev būtu Ādažu novadā jābūt deklarētam vai dzīvojošam kādus 2 gadus. Praktiski, ja tu esi reģistrēts Ādažos, tev ir visas iespējas izmantot šo instrumentu. Tu vari pat nebūt ikdienā iedzīvotājs, bet tavu uzņēmējdarbība notiek Ādažos. Jā. Tad tu vari pretendēt. Tomēr tev jābūt uzņēmumam reģistrētam Ādažu pašu. Jā, no adresei. Jā. Bet pats tu drīkst naktī gulēt, kur Rīgā, piemēram. Jā. Labi. Rīgā ofisā. Jā, tā ir viņa izvēle, tā ir viņa privātā dzīve. Kas ir tā sēklas nauda? Cik nopietnis tas kapitāls ir un vai viņš ir jādod, ja gadienā nerealizējas? Protams, ir jābūt arī līdzfinansējumam, tieši tāpat kā tas ir remigrācijas programmā. Mums viņš ir mazliet pielaidīgāks. No šī atbalsta summas jābūt līdzfinansējumam 10%. Bet vai Ādaži ļoti, ļoti tādi pašpietiekami un tā ļoti neraujās uzsākt uzņēmēju darbību, vai arī uzsāka bez šiem atbalsta instrumentiem,
tā ļoti intensīvi, lai es varētu ļoti lielīties un teikt, mēs esam pirmie Rīgas plānošanas reģionā un vadošie, kas teiksim, kur uzņēmēji izmanto šos instrumentus, tā laikam nebūs. Bet pie jums bezdarba līmenis ir ļoti zems. Ļoti cilvēkiem nav jāmeklē sevi nodarbināt, bet drīzāk viņam ir darba vietas iespējas. Arī tas ir būtisks faktors, ka ir šīs darba vietas un praktiski, kā jau visur arī pie mums brauc strādāt uz Ādažu novadu. Un tas cilvēks varbūt jūtas stabils un pašpietiekams, un viņš maz nealkst varbūt tajā uzņēmējdarbības jūgā mesties. Bet tas var iespēju tātad mesties, ja tā var teikt, šajā izaicinājumā tiem, kuri pārceļās arī uz dzīvi vispār Latvijā un var gadīties, ka nejauši Ādažos. Ir viņa vai nu saknes, vai jaunopirktā māja. Tātad labi zināt, ka un tie nosīmi tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem vai, citiem vārdiem, nozars jau nav ierobežots, izņemot ieroču tirdzniecību vai narkotikas audzēt vai ko nebūtu. Tas, ko NAIS klasifikators atļauj, un kuram nevajag īpašas tur pielaides vai atļaujas. Protams, ka tā uzņēmēja darbības forma ir katra paša interesēs, ko viņš izvēlās darīt. Es esmu dzirdējis, ka, piemēram, pizzerijas drīz atvērsies vēl vairāk un būs vēl dārgāks. Ādažu skolēni ir dusmīgi, kad Ādažu bāze auga augumā un tur aizvien vairāk tie starptautiskie un viņi uzdzenot it kā cenas vietējiem. Tāda, ka ēdināšanā ir gan konkurence, gan pieprasījums un labi var nopelnīt, ja tu esi pizzas cepējs, jo vienkārši itāļu tie zaldāti nāk ārā uz Ādažu novadu ēst pizzu. Ja? Es vienkārši iedomājos, kas būtu tās nozares, bet vai tu kā uzņēmējdarbības speciālists vari ieteikt, varbūt kādam ir hei, bet es esmu labākais pavārs pasaulē. Hei, bet es esmu, kas vēl, kosmetologs vai, kas ir tās jomas, kur jums tās nišas ir tā kā brīva vieta izpausmei? Es domāju, ka visas iespējamās nišas ir izmantojums, jo, studējot ekonomiku, mēs visi labi saprotam, konkurence neļauj tev snaust. Un tad tev ir jāsaprot, ko dara tas kaimiņš, un kā es varu savu produktu padarīt par to unikālo, ka tieši, ņemsim tos pašus Kanādas vai Spānijas zaldātus, militāristus, kuri tieši pie mums brauks ēst. Kas būs tā rozīnīte, ar ko es spēšu paķert to auditoriju? Tikpat labi viņiem ir vajadzīgas arī citas spāņu, dāņu, japāņu preces, kuras varbūt nav Latvijas veikalos, bet tu vari būt, var teikt, eksportētājs. Es zinu, ka viņiem tur bāzē ir militārais veikaliņš ar labām atlaidēm, bet tur nepārdod visu, kas ienāk prātā. Tikai kļavu lapu sīrupu, protams, priekš kanādiešiem. Jā, kā tad tā, bez tā jau nevar. Bet ir kaut kādas preces, kuras, piemēram, es varu barbecue mērci Baltezera veikaliņā nopirkt no Amerikas atvestu, kur nevar nekur citur Latvijā nopirkt. Tikai tāpēc, ka tā mērci ir tiem amerikāņu zaldātiem dikt vajadzīga. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par tām brīvajām nišām, es domāju, ka brīvā laika pavadīšanas iespējas, vai tie ir tie paši krogi, vai tie ir aktīvās atpūtas iespējas, turisms, tur ir ļoti daudz nišas, kuras varētu piedāvāt. Upes ezeri, kas tik jums tur nav novadā? Pārgājienu takas. Es zinu, ka ļoti daži labi komersanti jau to dara, piemēram, riteņu noma, kur lielākā daļa militāristi brīvajā laikā izmanto Ādažu novadu uzņēmēja iespējas sniegtās. Protams, ir arī visi iepirkumi un visas procedūras, un nevienmēr tas Ādažu uzņēmējs, teiksim, varēs izturēt to konkurenci, bet katrā ziņā šīs brīvā laika pavadīšanas iespējas Ādažos, vai es domāju, ka tas varētu būt arī visā Pierīgā saistoši, jo tajā 100 kilometru rādijusā vai perimetrā brauc viņi ar savām ģimenēm pavadīt brīvo laiku, un tā ir viena niša, kurā būtiski uzņēmējs ir laipni aicināts uzsākt savu uzņēmējdarbību. Var cikot, uzņēmējam ir jābūt ar ideju. Jo ir ideja un ir prasme to realizēt, un tieši es gribu par to ideju parunāt, Vineta, ar tevi tagad. Un pēc tam tiksim arī līdz savai idejai, ja? Tādā ziņā ideja ir vienmēr. Kas bija tava ideja, ka tu brauc prom? Tu biji, nezinu, nikna vai nogurusi, vai kāpēc tu aizbrauc uz Angliju? 19 gadu atpakaļ bija Radio SVH, viņš arī šobrīd vēl ir, un Andris vienā reizē teica, pirms tam, es biju vispār domājis aizbraukt, teica tā, tie mūsu sprīdīši šeit brauc laimi meklēt uz
dažādām valstīm, jo Cik ir tā sajūties atvērti. toreiz, ja? Un es, kad braucu uz Lielbritāniju, es braucu vispār tikai uz 3 mēnešiem. Un es domāju, es arī aizbraukšu pastīties, ko tad tie mūsu sprīdīši tur meklē. Un tad tas ir tā asociācija man šodien, kad es esmu jau 19 gadus nodzīvojis tur. Es domāju, jā, nu redz, kā tu esi iekritis. Bet kaut ko taču tu arī atradi, ne tikai meklēji. Tu atradi pieredzi, tu atradi jaunas zināšanas, kaut kādas, kas tās bija biznesa ideja, kur labāk augs Latvijā nekā Lielbritānijā, bet noskatīja vai dzemdēja vai bezmiega naktī izloloja jau tur, Lielbritānijā guļot. Bērni lūdzu, lai mēs tur paliekam kā ģimene, jo viņiem patikās tur skolā iet, un viņi sajūtās laikam vairāk pārliecināti par to, ka viņi varētu iegūt tur labu izglītību. Tā kā, nu, kaut kā tanī laikā vēl tas nebija tik... Cik viņi bija jauni vai veci tajā laikā? Man puikam bija 12 gadu, un meitai bija gandrīz 15 gadi. Nu, tad tagad viņi ir arī universitāti jau pabeiguši, ja? Jā, viņi jau ir lieli. Nu, tātad bērnu sapni tu esi izpildījis. Jā, tagad protams. savējais. Tagad es atgriežos mājās, pildīšu tālāk savus sapņus, kas vēl nav piepildīti, bet loloti. Un tagad ļoti interesants tāds maigs mirklis, mēs pārbaudīsim, vai tu esi latvietis, vai tu esi Anglijā dzīvojošs latvietis. Proti, parasti, pirms 10 gadiem 100 punkti, man ir ideja, bet es jums neteikšu, kas tas ir tev. Tu esi gatavi stāstīt jau par savu ideju, vai tev vēl viņa briest? Man viņa ir projektā. Ok, tad jau ir uzrakstīta, saprojektēta. Jā. Ja es pareizi lasu mazus tādus pieteikumu mirkļus par tevi, tu, Vineta, esi droša, ka tas bizness augs tieši Ropažu novadā. Kāpēc? Jo tu tur dzīvosi vai kāpēc tieši tu izvēlies šo Pierīgas tātad ziemeļu daļu? Ja? Jo es esmu tur deklarēta, es esmu 30 gadus tur bijusi piesaistīta, jo mums tur ir savs īpašums, un man tur vēl joprojām ir daudz labu cilvēku apkārt, un es domāju, ka to palīdzības varētu atgriezties. Tā ir īstā vieta. Arī varētu pilnveidot sevi to, ko es neesmu vēl izpildījis. Vai tavai biznesa ideja tieši sakars ar to, ko tu darīji Lielbritānijā līdz šim, vai tas ir kaut kas pilnīgi jauns arī kā atgriezties valstī, bet sākt arī kaut ko pilnīgi priekš sevis kā cilvēku jaunu? Daļēji, jā. Es esmu saistīta ar medicīnu, es strādāju medicīnā slimnīcā patreiz, bet to, ko es darīšu Latvijā, es domāju, ka es varēšu palīdzēt cilvēkiem gūt kādu terapijas, miera terapijas vai relaksāciju, kas cilvēkiem ir nepieciešams atbrīvot sevi no ikdienas stresa. Tātad tu strādās daudz vakaros un sestdienās, svētdienās. Privātās dzīves nav vairs vienkārši, jo pie tevis izklausās, ka vairāk brauks, tā kā tajā mirklī, kad varētu braukt. Es pieļauju, ka tā būs man privātā dzīve šodien, kad es būšu tur, kur es realizēšu to savu ideju un tos savus plānus. Izklausās, ka tev ir lauka īpašums, neviens nevar traucēt, un tu tad vienkārši uzbūvēji tādu miera ostu priekš citiem, ja? Jā. Labi. Tas miera ostas sajūta, dažreiz mēs sakam, ka mēs ejam mācīties vai mācam citiem to, ko mums pašiem visvairāk vajag. Vai tev ir vajadzīga kaut kāda tāda miera ostas sajūta? Tāpēc tu būvēji it kā citiem, bet patiesībā sev? Protams, jā. Un kāpēc gan ne Anglijas vidienē, kur ir miljoniem cilvēki, pilnīgi cits cenu preizkurants, labi pārapdzīvotība. Es nezinu, vai tādu mieru no dabas viedokļa var iegūt Anglijas vidienē, kur tu dzīvo, ja? Pētot Angliju 19 gadu laikā, es esmu sapratusi vienu lietu. Mēs esam latvieši vairāk vai mazāk dabas cilvēki, mūs vairāk piesaista daba. Man liekas, ka Anglijā angļu cilvēkus tik daudz nepiesaista tāda lieta. Un es esmu mēģinājusi tirgot gan tējas, mūsu pašu ražotās Latvijas, gan arī dažādus izstrādājumus, ko Latvijas amatnieki un visu kaut ko piedāvājam. Un viņi uz to paskatās, bet es jau varu aiziet uz veikalu, nopirkt tur pa eiro pieņu vai pa mārciņu, ja, kur varbūt tu tagad piedāvā mums par tādu naudu. Un viņiem arī ir piedāvājumā, bet ne tik daudz, man liekas, un viņi tā kā neizprot tādas lietas, varbūt tāpēc man ir tāda vairāk pievilcība uz to, ka man vajadzētu mājās braukt, un man liekas, ka arī latviešu tauta ir, viņi tik spēcīgi, viņi tik forši ir. Tu saki mājās braukt. Pēc 19 gadiem man būtu pilnīgi normāli dzirdēt, ka tu saki, man mājas ir Anglija, un tu saki braukt mājās. Nē. Es domāju, ka es vienkārši neesmu bijusi pietiekoši piesaistīta pie
Anglijas, un es neesmu iedzīvojusies Anglijā. 19 gadus tomēr centies. Nu, jā. Tev nebiedēja tagad, kad tagad ar līdzīgu centību tev nāksies iedzīvoties Latvijā, kura arī ir mainījusies? Man būs šeit vēl grūtāk, bet tas varbūt ir tas adrenalīns, kāpēc es to vēlos. Tev vienkārši patīk izaicinājumi. Tad tu esi biznesa sieviete tiešām. Labi. Bet es tev mēģināšu izaicināt kā biznesa sieviete, tomēr no tāda adrenalīna un peļņas iegūšanas viedokļa. Intrigu arī vajag. Bet tu taisies braukt uz salīdzinoši mazu valsti. Es nesaku, ka nabadzīgu. Mēs esam gana bagāti, maksāt spējīgi un pierīgā noteikti tev būs klienti un stress patiešām ir augsts sabiedrībā un relaksēties vajadzēs un būs gatavi maksāt. Par to es nešaubos. Bet es runāju par tavu biznesa plānu, tu ieguldīsi, es pieņemu arī savus līdzekļus, varbūt kaut ko no ropažu atbalsta. Bet, kā es saku, par Rockefelleru tu visdrīzāk kļūtu ātrāk. Es nesaku, ka Latvijā tu nekļūsi par Rockefelleru, bet ātrāk Anglijā, jeb ne? Esmu iemācījusies varbūt kādas lietas, ko var cilvēkiem vienmēr arī ieteikt. Ne viss balstās uz naudu. Ir arī cilvēciskais līdzsvars, varbūt tas izklausās naivi no manas puses, ko es tagad saku, bet es esmu arī sapratusi, ka dodot kādam, tu saņem atpakaļ. Šito principu, ja mēs tagad ieliekam ropažu, mēģinājumā dot tev, lai saņemtu atpakaļ. Ropažu dot tev līdzfinansējums uzņēmējdarbības sākšanai. Jā, viņi man atbalsta. Super. Arī morāli, kas starp citu ir svarīgāk, nauda vai šis, ko tu teici, man ir labi cilvēki apkārt, tāpēc es esmu droši, ka man izdosies. Tie ir kas kaimiņi, pašvaldības darbinieki? Kas ir tie labi eņģeļi, kas tev lido apkārt, lai tu sāktu? Tev Lielbritānijā nebija savs reģistrēts uzņēmums, ne? Nē. Tātad, tu saproti, ja? Tu esi 5% no sabiedrības, jo tikai 5% to varēja izveidot, bet es to neizdarīju. Un kāpēc tu to dari šeit? Ropaži ir laimīgi, bet Briti varbūt pazaudē labāko augošo uzņēmumu pasaulē. Es atstāšu to savu bērnu. Labi, lai viņi realizē. Lai viņi Britānijā realizē. Es nākšu atpakaļ uz mājām. Super, es priecājos to dzirdēt. Man tieši to vajag. Tas ir eliksīrs manai dvēselē, bet kas dos tev to eliksīru? Mans dēls teica tā, viņš teica, mam, tev laikam tiešām nav ko darīt, un tev nepatīk laikam mierīga dzīve. Labi, viņš pats pēc tam brauks relaksēties pie tevis, tici man. Jā, bet tā laikam ir izveidojies, kad es esmu vienmēr vēlējusies būt mājās un darīt kaut ko labu arī priekš mums, lai nebūtu tā, ka mēs tikai prasam, bet ir arī kaut kas jādod pretīm. Tad tajā sakņu sistēmā mājās tas jau vien ir spēks tavai izaugsmē, ja? Jā, es domāju, ka es varētu daudz ko veikt. Un tagad man grib zināt, cik daudz no tiem minerālu mēsliem, kas ir tikai maz daļiņas, pieņem no tā līdzfinansējuma, ko tu iegūst no ropažiem, lai tu izšķirtos. Viens ir tā mājas sajūta, tā ir izklausās pamats, bet tad ikdienas pirkumiem, lai uzsāktu to biznesu, tā ir liela daļa, maza, tas ir pietiekams atbalsts, lai tu tiešām izšķirtos, jo ropažiem jau vajag, lai tu iesakņojies, jo tu jau izklausies vairs nekur nepārcelsies. Kā atbrauks uz ropažiem, tā tur arī relaksējas visu Latviju. Varbūt ne visu Latviju, bet kādu daļu, varbūt kādam es kaut ko varēšu iedot labu. Lai sāktu, varbūt nevajag daudz, bet ir ļoti svarīgi, lai tev būtu vienmēr tas spēks, izturība un iespēja to darīt. Skaties, un tad ir tādi biznesa inkubātori vai vēl kaut kādi, pilns ar visādiem kursiem vai citām lietām, kuras tā kā veicina šo, kam tu esi nobriedus, piedod 50 gadus pēc būšanas uz šīs planētas. Ir cilvēki, kas sāk 5 gados un bankrotē 100 reizes. Mēs vēl nezinām, kā tev ies, bet kas tev iedrošina no šī atbalsta? Vai tev ir gana arī šīs, Anglijā gūtās zināšanas, vai šeit ir pilns ar padomdevējiem, kaut kādiem inkubēt spējīgajiem vai uzņēmēju darbību atbalstošajiem pašvaldībā, vai vienkārši labs draugs, kaimiņš, kurš jau reiz ir kļūdījies un var tev pastāstīt pie tējas tases? Es domāju, ka man ir liela pieredze, ne tikai Lielbritānijā gūstot, arī es esmu daudz, kur bijusi pasaulē. Man ir bijusi tāda iespēja paceļot ar deju kolektīvu no Lielbritānijā, kurā es esmu dejojusi, arī pašai ar manu dzīves biedru paceļot. Es esmu daudz ko redzējusi, un man likās, ka nekas nav labāks par mājām, un vienmēr ir iespēja darīt kaut ko, ko var pacelt, ko var panest,
un ko var pavilkt. Kas, starp citu, ir tavs pacelšanas izmērs? Tu uzticies tikai pati sev, vai tu ņemsi darbā vēl kādu darbinieku? Un citiem vārdiem, piemēram, Ropažu novadam. Ir viens iedzīvotājs, kas ir pašnodarbināts atbraucis, vai viņš vēl dod arī darbu 4 kaimiņiem? Viens cilvēks var darīt daudz, bet ja tev ir komanda, kuru tu piesaisti pie sevis, tas ļoti atbalsta un palīdz tev izveidoties un realizēties arī. Tad izklausās, ka nomaksātajos nodokļos tu principā maksāsi algu plus nodokļus, tīri no Latvijas ieguvuma viedokļa, vairākiem, ne tikai sev. Vajadzētu tādu būt. Aha. Un es ļoti ceru, ka tā arī būs. Atliek tikai skaļi ēterā pateikt tagad nosaukumu un adresi, ja vēl ne kādā stadijā tev ir tas viss. Tā tad nosaukums un tas vēl ir procesā. Tāpēc, kad es Tu vēl neesi piereģistrējusi? Nē, vēl neesmu. Man nav vēl bijis izdevies. Ak, Dievs, cik skaisti veiklis. Tev viss vēl tikai plauks, ja? Viss ir tādā no pumpuriņa, viss iztūlītās izšķels. Mēs turam īkšķus, paskaties. Mēs turam īkšķus, pat ja tas ir Ropažu novads, nevis Ādažu, vai ne? Labi. Es jokoju. Es ļoti centīšos, lai viss notiktu un lai viss būtu, un lai es varu uzbūrt savus skaistās ainiņas, lai varbūt tas izklausās, kā es teicu. Ļoti varbūt ne tā kā, bet... Sapņot jau nevar aizliegt, un ne jau visiem sapņiem ir tieši tā jārealizēs, bet viņi noteikti realizēsies. Zinot tevi, to stabilitāti, es redzu, ka tev ir tā stabilitāte, tev viss ir kārtībā, tu dabūsi to. Santa, tu biji kaut kādā mērā līdzīgā situācijā, kā tikko Vineta. Tu brauc mājās no Vācijas, tu man teici pirms ētera 1,5 gadu Latvijā, ja? Tagad tā ar visām pekelēm, kā teikt, pārvākusies. Kāpēc tu nedari tāpat kā kolēģi no blakus novada? Es esmu uzņēmēja darbībā bijusi, un iepriekšējā diskusiju panelī mēs runājām par to, kad bija krīze 2007-2008, kas arī manam biznesam mazliet uzlika rāmīti un bija jādomā, ko darīt tālāk, un tad pavērās Vācija, jā. Kā tev viņa atvērās? Tu zināji vācu valodu, vai vienkārši bija kāds draugs, kas tev vilināja? Es praktiski caur draugiem paziņām nokļuvu Vācijā. Protams, esot ārvalstīs, pirmais, kas tev ir jāielāgo, ir jāiemācās valoda komunikācijas līmenī, un tad jau vēlāk tas viss iegriezās tā, ka strādāju digitalizācijas jomā ar projektiem, jo Vācijā tāds liels grandios projekts ir līdz 30. gada beigām visas mājsaimniecības, visas organizācijas ar 5G aprīkot. Jā. Un tad es strādāju, tīri birokrātiskajā jomā, visu dokumentāciju sagatavošana projektu vadībai, lai izietu darbinieki trasē un sāktu strādāt. Labi, tā kā es izgāju cauri birokrātijas visiem sliekšņiem, ar ko vien Vācijā var saskarties. Jā, zinot vācu birokrātiju, man liekas, tad Latvijā tev vairs nebiedē nekas. Tādā ziņā tu esi fantastisks prasmes ieguvusi. Kas te tevi sabiedēja uzsākt vēlreiz atgriežoties Latvijā, jo toreiz bija krīze? Nevis tu esi kaut kāda neveiksminiece, bet tev vienkārši bija konteksts. Kas jums teica, ka man ir bailes, vai es nedarīšu to? Labi. Tu vienkārši lēnām iesildies, tāpēc tu pagaidām strādā kā uzņēmējdarbības atbalstītājs. Ir idejas. Ir idejas. Un tu saproti, ka šis status, tagad es tev sanāk bišķiņ stūri iedzīšu ar jautājumu, bet status būt reemigrantam ir garšīgs, lai sāktu tagad, jo tad tu daboni sēklas naudu. Ja tu tur ilgi sēdēsi tajā savā Ādažu pašvaldībā, tad nebūs nekāds reemigrants. Man liekas, 3 gadi var, laikam, to programmu attiecināt, ja? Tev jāsāk tagad, lec iekšā. Tev jau ir bijusi pieredze. Uzņēmēja darbībā man ir liela pieredze, un joprojām arī no darba brīvajā laikā studentiem lasu lekcijas un atbalstu viņus nebaidieties uzsākt uzņēmēja darbību. Tās ir daudzas stundas negulētas naktis, bet tā ir zināmā mērā arī savu neatkarību. Tas mūžīgais adrenalīns, jā? Mūžīgais adrenalīns, tieši tā. Un kas to lai zina, kas notiks pēc gada? Bet, starp citu, ja jau tu strādā ar studentiem, tad, piedod, man ir aizdoms, ka Vineta ir strādājusi medicīnas jomā, tādā ziņā studējusi medicīnu, un viņa uzdrošinās, un es nezinu, vai tu strādā Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātē, bet tieši tur
ir vissliktākie rādītāji, ka cilvēki, kas klausās jūsos pasniedzējos, vismazāk beigās uzdrošinās. Bet, lūk, bijušie mediķi, kuri pāriet labbūtības sfērā vai kā savādāk, viņi, tā kā ar dzīves pieredzi metās šais izaicinājumos. Vai te nav tāda mazliet pretruna, ka dažreiz mēs vairāk zinām, jo mēs mazāk uzdrošinamies, bet zinot, cik daudz uzdrošinājušies savā dzīvē jau ir cilvēki, kas pārceļās, tad jau, principā, uzdrošināšanās ir atrisināts rebus. Vienkārši dari, vairs nedomā par to, vai tev izdosies. Tu jau esi ceļojis starp valstīm, tu jau esi atklājis savas robežas plašāk nekā mājās sēdētāji. Es domāju, ka piekritīšu tam, ka mēs uzdrošinamies, nebaidīties. Es strādāju ar cilvēkiem, kuriem varbūt trūks kaut kāda veida zināšanas uzņēmēja darbības virzībā un attīstībā, vai tā ir elementāri, teiksim, marketinga, kādas aktivitātes, kas jāveic vai tas. Bet es domāju, ka arī man pašai, esot praktiski tādam Eiropas pilsonim, es zinu, ar ko es varu rēķināties Latvijā. Es zinu, ar ko es varu rēķināties Vācijā, un tā kā visu to sasummējot, nav tā, ka, teiksim, maizītē garoziņa nav, ja? Rupmaizes kukuliņi, kas mums tik ļoti visiem garšo, un pirmais, ko mēs iebraucot mājās ēdam, ja? Tā ir rupmaizīte, nav tā garoziņa, bez garoziņas nekur nebūs, un savs puds sāls ir jāizēd, savas asaras jānoraud. Bet tas viss mūs stiprina. Jā. Un tagad jūs divas stipras sievietes. Kas ir tas jūsu no ārzemēm atvestais stiprums, ar ko jūs paņemsiet to auditoriju, kas ir šeit? Kas ir tie jūsu spēki? Un nevis tur tagad es baigi ambiciozā un kāda, bet vienkārši ielikt, ka jums atšķirībā no citiem ir vēl papildus šādas priekšrocības un resursi. Ja mēs tā godīgi padomājam, jo es ticu, ka jūsu krēslā varētu sēdēt kā 200 citi, kas varbūt skatās šo tagad, un viņi varbūt vēl neapzinās to. Jūs esat vienkārši tādā stadijā, ka jūs esat salikuši šajā vērtību sarakstā. Jā, man ir tas un man ir tas. Kas ir tie iekšējie resursi, kāpēc es tagad varu uzdrošināties? Tu, kad brauc prom uz Lielbritāniju, tu nevarēji, vai ne? Tev nebija tāda doma. Es braucu pēc darba. Tagad tu brauc atpakaļ ar darbu. Tev jau ir pašai savs dzīves uzdrīkstēšanās, es domāju, šī ir tāda, ko tu tā kā izvēlies, sevi pilnveidot vēl to, ko tu varbūt neesi paspējis izdarīt, varbūt tieši Latvijā, un tā uzdrīkstēšanās, un tā, teiksim, ka tu, kā lai saka, vēlies darīt, un parādīt arī citiem, kad var daudz ko izdarīt. Tavs vēlmes indeks ir pieaudzis Anglijā dzīvojot? Jā, varbūt tās bailes pārvarētas, kad es tagad varbūt nevaru, varbūt kaut ko, bet jā, es varu. Un ja tu vari ar otrā pusē esošu stūri pa mašīnā, pa lielceļu braukt, tad tu vari visu, ne? Ja es nepamēģināšu, es nekad nezināšu. Vai es to varēšu vai nē. Gan tajā pusē stūrē. Es jau to daru, jā. Jā. Un 5 tu dzer tēju? Vai ir kaut kādas citas lietas, kuras tu... Nē, tev neprasās, ja? Kaut kādas britu lietas. Nē, es vienkārši domāju, citreiz tas ir arī kaut kāds egzotikas garša. Jūs jūtaties egzotisks priekšvietējs? Aiziešu uz to relaksāciju pie tās anglietes. Piedod, lūdzu, jā, bet viņi jau sākumā tā teiks. Pēc tam viņi sapratīs, ka tu esi normāli. Nē, es runāju normāli latviešu valodā un arī dzīvoju vēl normālās latviešu kultūras tradīcijās. Ja tu nedzer tēju, tad tu esi latvieti. Jā, tās tradīcijas, man liekas, ir tāpat vēl turpināts arī Lielbritānijā, un esmu ļoti sekojusi daudzās lietās latviešu sabiedrība. Es domāju, ka es neesmu pārāngļojusies. Varbūt kaut kādas es esmu paņēmis. Man patīk Mr. Bean joki, tā kā... Tie visiem patīk. Tie ne tikai Angļiem, bet Benny Hill arī, jeb nē? Benny Hills tagad jau vairs nav atļauts skatīties. Jā, viņš ir tā kā piedauzīgs. Tāpēc, ka jā. Jā, viņš ir piedauzīgs tips. Kā tev liekas, kas ir tas sarakstā? Tie labumi, ar ko jūs varat izskorts vietējiem? Varbūt, esot šeit Latvijā, vairāk, tagad atklāsies varbūt tā mana nākotnes vīzija, ko es tā kā gribu darīt. Nodot šo mūsu nemateriālo kultūras mantojumu
zinot arī viņu tradīcijas un parāžas, un, piemēram, tie turisti ienāk pie mums te iekšā Latvijā, un tu viņam spēj, teiksim, laika posmā no 3 līdz 5 piedāvāt kafijas pauzi, kūku un kafiju. Viņš jau jūtās tā kā gaidīts, tātad tu esi mazliet iepazinis to viņam tradīciju pusi, jā. Un tad, teiksim, dižojoties, man ļoti patīk vārds dižoties, mēs dižojamies ar savu nemateriālo kultūras vērtību, ar savām bagātībām, kas mums ir katrā novadā, katrā pilsētā, kas vispār latviešu tautai šī folkloras mantojuma vēsture, kas ir. Un ka tu spēj jebkurā brīdī attiecīgi nocitēt kādu dainu vai nodziedāt tautas dziesmu. Tādā gadījumā pat pārtulkot vāciski, ja? Es to ideju pārtulkoju. Turistus no Vācijas, mielosi ar latviešu rupmaizes kārtojumu. Tieši tā. Vai 4, bet vienlaiks tu skaidros šo Ziemeļa Eiropas īpatno kultūru, kurā teorētiski Melnais bruņinieks gribēja atvest kristīgo ticību, bet reāli, mēs staigājam ar visiem lībiešu rakstiem, teiksim, Klausies, tagad es tev iedošu tavas spējas. Tu iedomājies, ka pasaulē nemaz nav tik daudz cilvēku, kas ārpus latviešu valodas spēj izskaidrot latviešu dzīves ziņu. Tātad tavs valodas prasmi līmenis, tu teici, tu mācījies vācu valodu no 0 tev. Ir tādā līmenī uzķūnēts, ka tu jau principā vari visu. Atliek tik vienu vācieti te dabūt iekšā. Ādažos vai vispār Latvijā? Es tā kā diezgan daudz par Gaujas Nacionālo parku dzīvojos un tā kā no darba brīvajā laikā esmu arī gide, un tad es tos vāciešu skaisti. Tu tos vāciešus izģērbs. Tad es tos vāciešus izģērbu. Un lieku Gaujas vidū jodelēt austriešiem un viss notiek. Beidzot, viņi var izjodelēties arī, kā to sauc, Latvijas Šveicē. Ne tikai tur kaimiņu Šveicē. Labi ir. Dāmas, bet jūs pašas jūtat, ka jūsos ir vairāk gan tā niknuma, kas dažreiz vajadzīgs, gan tās cerības pēc adrenalīna, ka jūs vispār pilnīgi savādāk varat izbaudīt, ka jūs to nebūtu varējuši pirms jūs neaizbraucāt uz katru savu valsti. Ka šī pieredze jau atved jūs super stiprākus atpakaļ. Noteikti, viennozīmīgi, un tā ir arī tāda mīlestība, drosme, uzdrīkstēšanās. Jo teiksim, ir tā, kad kā tu tur aizbrauc un ģimene atstāja, jautājums, kas varētu mātei sāpēt. Bet viss tiek sakārtots dzīvē, un viss sakārtojās, un ir ļoti labs mirklis arī šis, kurā es tagad atrodos, un es domāju, ka esam optimisti. Mīlam savu zemi. Nezaudēsim šo tev, kas mūsos ir šobrīd. Es bišķiņ zinu vācu valodu, es pievienošos tai turistu grupai, lai varētu to kūku dabūt 4. Un es bišķiņ zinu, ka man arī laikam uznāk stress, un es bišķiņ zinu, kur es braukšu relaksēties. Uz Ropažu novadu, un tad tu pa visu Latviju, es saprotu, tos vācieši izklaidēs. Jā, varu izklaidēt pa visu Latviju. Lai viņi brauc un skatās, ko viņi te Livonijā savārīja pirms tas 800 gadiem. Bet tiešām no sirds jums novēlu visas veiksmes, tādā ziņā, ka viņi kaut kādā mērā ir vajadzīgi, un tā ir tāda neizmērāma, bet es jūtu, ka jums ir arī visi priekšnoteikumi, lai tā veiksme pati atskrien.